So I've been asked to talk a bit slow. Man lūdz runāt nedaudz lēnāk, lai tulks varētu paspēt. Un tulkošana atbildīs slaidiem, par kuriem es runāšu. Mani sauc Miks van Levens. Es agrāk strādāju kā programmu izplatītāju padomnieks. Biju valdes loceklis. Visi runā par BIM, taču es gribu runāt par produktu dzīves ciklu, jo BIM ir tikai viena daļa, protams, ļoti svarīga. Taču daudz vairāk ir jārunā par produktu dzīves ciklu pārvaldību. Tas ir par iekārtu, līdzekļu un struktūru pārvaldību. Ļoti daudzi neapzinās, ka cik svarīgi ir izmantot pareizos instrumentus jau no pašas būvniecības pirmsākuma. Lai pēc tam šos datus varētu izmantot cilvēki, kur veic būves pārvaldību. Mēs izmantojam šādu pieeju slimnīcas būvēšanā Nīderlandē. Būvniecības kompānija izmantoja šo programmatūru, un viņi, lai arī izmantoja pavisam nelielā mērā programmatūru, viņi iekonomēja 10% no savām izmaksām. Viņi izveidoja ļoti ievērojumu datu bāzi, kuru pēc tam varēja izmantot projekta uzturēšanai un pārvaldībai. Tad, kad slimnīcas vadītājs lūdza nodot viņiem šo datu bāzi, kompānija pateica nē. Tā kā tas bija tāda zināma nodevība. Es nosaukšu dažus skaitļus. Taču šo te ēku infrastruktūra šo ēku uzturēšanas tirgus sastāda 10% no IKP, un to vērtība ir $7 triljoni gadā. Tie ir 6% no Eiropas IKP, jo iepriekšējais bija globālais IKP. Tātad Eiropas mērogā tie 6% no IKP. Uzbūvēti objekti, pārsvarā ēkas, dod 40% ietaupījumu enerģijā un 39% ietaupījums no CO2 izmešiem. Lai kā mēs arī neskatītos, nākotnē šim faktoram būs ļoti liela nozīme, jo mūsu darbība būs balstīta uz enerģijas taupīšanu un CO2 izmešu samazināšanu. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka vienā brīdī valdība piespiedīs rēķināties ar šiem faktoriem, lai cik ļoti jums to arī gribētos vai negribētos. Tā ir mūsu nākotnes pārvaldīšanas problēma, kā samazināt CO2 emisijas. Būvniecības un uzturēšanas izmaksas dod 40% no visām CO2 emisijām, kas saistītas ar transportu. Ja būvniecības industrija bankrotēs, tad rītā vairs nebūs neviena satiksmes sastrēguma. 2/3 no visiem cietajiem atkritumiem nāk no būvniecības. Tas ir pārsteidzoši. Tad, kad mēs strādājām pie slimnīcas projekta, mēs izveidojām arī šo materiālu savākšanas sistēmu un samazinājām
šo materiālu apjomu par 60%. Jo, piemēram, tika piegādāti logu rāmi, viņi kaut kur tika nolikti, tajā pat laikā smagā mašīna iebrauca netīšām tajos, rāmi tika sadragāti, bija jāpasūt jauni. Tas, par ko es runāju, ka slikta plānošana rada 20% neliederīgi izmantot atkritumu. Ļoti jauks piemērs, ja mēs skatāmies uz Lielbritānijas tirgu, tad šo te ēku pārvaldība dod 6% no IKP. Tajā pat laikā banku sektors dod 8% no IKP, un tajā pat laikā banku sektorā tiek investētas miljoniem nodokļu maksātāju naudas. Status šobrīd mēs ļoti fokusējamies uz BIM. Ļoti šodien daudz runājam par šo modeli, taču runa ir par pārvaldību. Ja mums ir jauna māja vai māja tiek renovēta, jūs vēlaties viņu pārvaldīt efektīvi. Jūs to varat darīt uz BIM modeļa pamata, tas var būt diezgan lēti. Taču šī pārvaldība nesastāv tikai no BIM, tas ir vesels process. BIM kā tehnoloģija, un es šeit runāju par Nīderlandes tirgu, ir iesprūdis, ja tā var teikt, vidējā menedžmenta līmenī. Mēs visi skatāmies viens uz otru, mēģinām atrast kaut kādas jaunas lietas, taču, ja nav atdeves no augšējās vadības, kurā viņi gribētu izmantot vienā vai otrā jaunā projektā, mainīt vecos būvēšanas veidus un iegūt jaunu veidu rezultātus, tad viss process aizkavējās. Runājot par slimnīcu, tas bija vienreizējs projekts, taču šajā modelī projekta vadītājs bija ļoti spēcīgs. Viņš izmantoja šo nopirkto programmatūru, taču viņš nekad nepaziņoja savai augstākajai vadībai, ka ieguvumi no šīs būves bija lielā mērā pateicoties jaunajam modelim. Un tad viņu pārpirka cita kompānija, taču viņš šo programmatūru vairs nepielietoja. Tā bija vienreizēja situācija, vienreizējs gadījums. Ko es mēģinu ar to pateikt? Ir tas, ka, ja no augstākās vadības nav rīkojuma ieviest produkta dzīves cikla menedžmentu visā projekta gaitā, ja tā ir, teiksim, būvniecības kompānija, tas ir jādara katram projektam, jo tādā veidā jūs varat ekonomēt izmaksas. Ja kāds piezvana un pasaka, ka es, piemēram, gribu jaunu garāžu blakus savai mājai vai kādu citu ideju, gada beigās tas jums dos ievērojumu statistiku, un uz šiem datiem balstoties, jūs varēsiet veikt analīzi savā organizācijas iekšienē. Tātad, kā jau es teicu, šie BIM projekti joprojām ir tādi vienreizēji. Cilvēki vai firmas viņus izmanto, pielieto, un tad, diemžēl, turpina strādāt vecajā veidā. Šobrīd pasaulē nav vienotas kontrolas no augstākās vadības puses. Kompānija Skanska, mēs kopā veicām projektu Londonā, kurā tika izmanto 2,7 triljoni. Tika savākti dati pēc tam tika izmantoti un analizēti vēl gadus pēc šī projekta beigām. Skanskas prezidents bija ļoti pārsteigts par to, cik zemes ražošanas izmaksas bija un par cik procentiem izdevās samazināt
izmaksas, ka viņš ieviesa šo metodi visā Skanskas kompānijā. Ja jūs izmantojat šo vienreizējo projekta pieeju, kā es minēju savā iepriekšējā piemērā, un ja jūs mēģināt mazliet tur un mazliet tur un mazliet BIM izmantot vienā jomā vai otrā, jūs dabūsiet zemāku atdevi nekā tad, ja jūs ieviesiet visu projektu visā savā organizācijā. Vai arī, ja šāda pieeja tiks ieviesta valdībā kopumā, kura to izmantos arī ceļu, tiltu, infrastruktūras pārvaldībā. Protams, šādas pārmaiņas nevar izdarīt 1 vai 3 gadu laikā. Taču jūs varat plānot, izejot no sākuma datiem un paskatīties uz 5-10 gadu perspektīvu. Un prognozēt, kādā periodā jūs pārņemsiet pilnu kontroli par šo modeli. Problēmas, ar kurām saskaramies iekārtu un līdzekļu pārvaldībā. Vispirms ir nepilnīgas dokumentu pārvaldes sistēmas. Es strādāju Nīderlandē ar kompāniju. Tajā bija dokumentu sistēmas pārvaldnieks. Bija dokumenti, kas bija digitāli pieejami, un bija dokumenti, kas pieejami papīra formātā, par kuriem parasti neviens nezināja, kur tie atrodas. Vai otrs variants, šie dokumenti parasti bija pazuduši. Tas nozīmē, ka ja ir jāpieņem lēmums un jūs nevarat atrast vajadzīgo dokumentāciju, kaut kas saplīst, kaut kas nestrādā, bet jūs nevarat atrast līgumus vai pamat dokumentus, jūs esat spiesti maksāt un pirkt šo produktu no jauna. Tās ir sekas, pie kā noved nepilnīga dokumentu pārvaldes sistēma. Ja jums ir daudz dokumentācijas papīra formātā vai tā tālāk, šī sistēma palīdz jums viņus sakārtot pārredzamā kārtībā. Nākamais – nepilnīga informācija par objektu. Ļoti labs piemērs. Ja mēs paskatāmies uz Nīderlandes karti, Amsterdama ir atdalīta no pārējās valsts ar kanālu un ezeru. Mēs izbūvējām tuneli satiksmei. To visu sedza no budžeta. Tuneļa izmaksas bija 400 miljoni. Taču netika ņemt vērā apkārtējās vides faktori. Piemēram, ka tiks slēgti ceļi. Un daudzas kompānijas saprata, ka viņas nespēja vairs funkcionēt vecajā veidā, jo nav pieveceļi, pa kuriem varētu piebraukt smagās mašīnas. Un līdz ar to viņas iesniedza zaudējumu piedziņas prasības. Taču, izmantojot projektu vadības sistēmu, izdevās izveidot arī uzturēšanas un pārvaldības plānu, ar kura palīdzību varēja novērst trūkumus. Tik pieņemts menedžers, kurš strādāja ar IBM sistēmu pirms 3 gadiem. Un viņu uzturēšanas budžets ir šobrīd palielinājies vairākas reizes, pateicoties saprātīgam plānojumam. Populāras programmas
Tās ir zināmas, visiem pazīstamas, taču viņas tiek pielietotas nepareizā veidā. Tiek izmantotas vai nu kaut kādas programmu daļas, vai arī tiek ievadīti dati, kas liekas svarīgi. Tas nozīmē, ka šiem datiem nav savstarpējas saskaņotības, un pēc manām domām tas ir tādēļ, ka nav viens references modelis. Piemēram, jūs gribat 3D modeli kā atsauksmi modeli, uz kuru jūs varat uzklikšķināt un iegūt visus datus, kas jums ir vajadzīgi. Ja kaut kādā sektorā dati nav vajadzīgi, vai tie nav kaut kādā sektorā pievienoti, tad modelis ir kļūdains. Vecie analogie mērīšanas instrumenti. Kompānija, kura ir izveidojusi savu līdzekļu pārvaldības sistēmu, ieviesa jaunus modernus instrumentus, ar kur palīdzību var nolasīt rādītājus. Un ir daudz efektīvāks rezultāts nekā staigājot un lasot rādītājus no vecajiem analogajiem. Nākamā kļūda no menedžmenta viedokļa, pieņemot lēmumu, ja nav šis saucamais helikoptera jeb augšas skatījums uz to, kā tiks veikta tehnoloģija, kā viņa tiks ieviesta, tad pastāv liels iespējas, ka projekts izgāzīsies. Ir ļoti svarīgi, lai viss process ir balstīts uz 3D informāciju. Projektu attīstītāji vai pārvaldītāji, viņi piesaista dažādus partnerus. Viņiem ir nopirkta zeme, viņi vēlās attīstīt un uzbūvēt ēku, viņi piesaista arhitektus, ir skaistas bildes, skaists dizains. Taču tad, kad visbeidzot nonāk pie pārunām ar arhitektu, izrādās, ka modelis ir uzbūvēts 2D. Ja jūs sākat domāt par jaunu projektu, es iesaku domāt jau uzreiz 3D kategorijā, lai jūs šo darbu varētu pabeigt. Ja jūs neizmantojat 3D, tas nozīmē, ka jums pietrūkst datu par objektu. Ir ļoti daudz programmas tirgū, kuras piedāvā ēku projektēšanu un būvēšanu. Taču ļoti bieži ir iespējams uzbūvēt modeli, kas sastāv no atsevišķiem objektiem, piemēram, logiem, durvīm. Jums ir ļoti daudz informācijas. Tad, kad jūs šo modeli eksportējat uz IFC formātu, jūs ieraugat, ka jums uz katru objektu ir mežonīgi daudz informācijas vienības. Taču tas, kas jums ir vajadzīgs, ir dati par objektiem, kurus jūs pēc tam varat izmantot objektu pārvaldībā. Piemēram, ja ir ielikti logi, kad viņi tika ielikti, cik ilgi darbojās garantija, lai jūs varētu pēc tam veikt inspekciju un noskaidrot, kādi elementi nedarbojās un no kā pieprasīt šo kļūdu labojumu. Šodienas status ir līkne, kurā mēs redzam ienesīgumu, kura ļoti mainās. Ja jūs balstat šo līkni uz 3D projektu, jums, protams, vajag investēt vispirms, taču pēc tam jūs spējat darboties daudz efektīvāk un palielināt ienākumus. Tā ir uz datiem vērsta domāšana.
Vecajā situācijā jūs redzat, kad ir plānošana, tad ir projektēšana, tad ir būvniecība, katrā stadijā ir sava līkne, un visbeidzot ir ēkas pārvaldība, kur sākās no nulles un pēc tam aug. Šī pelēkā zona ir tā, kurā jūs varat iegūt naudu, un tā, kurā jūs varat pilnveidoties. Šeit, ko es vēlējos pateikt, uzlabot savus finanšu rādītājus par 50% vai 40%. Vēlāk minēšu piemēru, kur mēs saucam par sociālo projektu. Mums bija sociālais projekts. Pirms 15 gadiem Nīderlandes valdība izveidoja projektu atbalstīt vietējo māju būvniecību cilvēkiem ar minimālo algu. Un problēma bija uzturēt šīs mājas atbilstoši ikdienas prasībām un nezaudēt šo māju vērtību. Bija paredzēts budžets šim mērķim. Šajā projektā mēs īstenojam 1/3 daļu no 800 objektiem, un mums izdevās iekonomēt 10% no uzturēšanas izmaksām gadā. Lai arī projekts ir paredzēts uz kādiem 3-4 gadiem, šie rezultāti ir diezgan ievērojami. Izveidojot atbilstošu pārvaldības sistēmu, jūs varat uzlabot savus finanšu rādītājus. Bez tam jums ir iespēja labāk veidot lēmumu pieņemšanu, kā jūs izlietosiet naudu. Tas nozīmē, jums būs pieejami dati un varēsiet uzdot pareizos jautājumus cilvēkiem, kuri piegādās servisus un pakalpojumus jūsu projektā. Jūs varēsiet pārvaldīt risku. Es atgriezīšos pie apdrošināšanas jautājuma. Runāju ar ASV apdrošināšanas kompānijas direktoru, kuri finansē un apdrošina jaunus celtniecības un būvniecības projektus. Balstoties uz projekta dzīves cikla menedžmentu, ir iespējams pieņemt daudz labākus lēmumus. Un prēmija šādai apdrošināšanai ir par 20 līdz 30% zemāk. Uzlabot pakalpojumus un rezultātu, es jau par to pieminēju. Jūs nevēlaties liekus pārsteigumus. Projekta gaitā un rezultātā būtu vēlams redzēt apmierinātus klientus. Es jau runāju par sociālo projektu. Mēs redzam, ko var izdarīt un panākt ar 3D pieeju. Un var pieņemt uz racionālus balstītus lēmumus. Tas palīdz arī komunicēt labāk savā starpā. Jo tad, kad jūs sākat projektu vai renovāciju, viena puse parasti šajā virknē ir tāda, kas nevēlas sadarboties vai kurai nav pieejams 3D projekts. Taču, ja viss projekts ir balstīts uz 3D, visi darbojās vienā modelī un visiem ir vienota informācijas apmaiņa, protams, tas nenotiks ar pirmo projektu, jo visiem ir jāmācās, taču ar 3. 4. projektu jūs spēsiet jau gūt lielākus ieņēmumus. Sociālā atbildība. Tā ir domāšana par to, kā mēs varam samazināt CO2 izmešus, kā mēs varam domāt par apkārtējo vidi, planētu, kā varam izvēlēties strādāt ar mazāk izēju materiāliem,
Bija pētījums, kurā Nīderlandē paredzēja, ka 30 gadu laikā viss cements, kas izmantots pagrabu ražošanai, būs izlietots, viņš būs nolietojies. Nākamais ir atbilstības noteikšana, proti atbilstība valdības izdotajiem rīkojumiem un dokumentiem un likumiem. Vienmēr ir svarīgi, lai jūsu dokumentācija un būve būtu atbilstoša standartiem. Efektivitāte, arī par to es runāju. Strādāt gudrāk, tērēt mazāk naudu. Šodienas problēmas. Parasti tās rodās nepietiekami saskaņotu datu dēļ. Mēs visi izmantojam kaut kādu programmas daļu. Un iespējams, katrs no jums izmanto Microsoft Word. Taču iespējams mēs izmantojam tikai 15 vai 20% no Word funkcionalitātes. Un tā ir neatbilstība vai nepietiekama sistēmas izmantošana. Nākamais – pārāk dārgas pārvaldības sistēmas, kā jau es teicu, IBM sistēmas un citas, kuras ir ļoti dārgas, maksā ļoti dārgi tikai, lai programmu uzturētu, un viņas netiek izmantotas pilnā kapacitātē. Cilvēki varbūt nav iemācījušies viņas izmantot pilnībā, vai arī nav ieinteresēti viņas izmantot. Nepietiekama komunikācija šajā vērtību ķēdē. Es jau minēju par produktu dzīves ciklu pārvaldību. Un, ja mēs skatāmies uz attēlu, kurā visi met informāciju gaisā, met kaut kur projām, mēs atklājām, ka šī informācija projekta laikā tiek ievadīta atkārtoti 12 reizes, tādēļ, ka nav bijusi pietiekama komunikācija starp iesaistītajām pusēm. Mums tagad ir pieejama ļoti labi IFS standarta programma, kas palīdz komunicēt projektu informāciju no vienas programmatūras platformas uz otru. Kā jau teicu, nav augšupejošo datu plūsmas. Projektēšanas gaitā mēs iegūstam daudz informācijas, taču pēc tam šī informācija nokrīt atpakaļ uz nulles līmeni, kad sākās būvniecība. Šī pieeja palīdz noturēt informācijas un datu plūsmu stabilā līknē. Kā jau teicu, nav pietiekamas informācijas apmaiņas starp atsevišķām programmas daļām. Ļoti bieži iekšējā komunikācija ir neprecīza, jo tiek ievadīti atšķirīgā veidā tiek ievadīti dati. Nav atgriezeniskās saites, jo atkal lēmumu pieņemšanas procesā par to netiek pietiekami padomāts. Ja tiek izmantot limitēta informācija lēmumu pieņemšanā, nav arī skaidrs, kādus pareizos jautājumus uzdot. Cilvēks, kurš, piemēram, piedalīsies iepirkuma konkursā uz šādu projektu, nespējas līdz galam noformulēt savu piedāvājumu, jo viņam nav skaidrs, kādas prasības projektam būs tālākajā dzīves gaitā. Jo parasti tiek piedāvāta zemāka cena, izejot no tās specifikācijas, nekā tad, ja būtu pilna informācija. Nākamais, kas šodien pārsteidzošā kārtā joprojām bieži notiek,
ir saistīta ar 3D modeļu lietošanu. Šī projektēšana 3D modeļos tiek veikta ļoti zemā līmenī. Kāpēc? Iemesls tāds pats, kā lietojot pārvaldības programmas, tiek izmantot tikai daļai funkcionalitāte. No pirmās dienas netiek pieprasīta vienota pieeja vai vienota kvalitātes prasība visā projekta gaitā, un līdz ar to šie punkti mainās un ļoti bieži atgriežas atpakaļ sākuma stadijā. Kad tika būvēta slimnīca, tika izveidots MEP modelis, jeb infrastruktūras modelis. Jo 3D modelī var apskatīt visas instalācijas tehnikas, izrēķināt, kur viņas atradīsies un kā tas izskatīsies. Tad, kad runāju ar projektēšanas biroju, viņi nosauca ļoti augstu cenu, un lēmums tika pieņemts, nē, mēs to nedarīsim. Un tagad rezultāts ir tāds, ka gaisa ventilācija nestrādā tā, kā tai vajadzētu strādāt. Bez tam objekti šajā infrastruktūras modelī ir ļoti vērtīgi, jo, ja jūs zināt, ka, piemēram, 201. istaba sūdzās, ka tur netiek padots svaigs gaiss, 3D modelī ir ļoti vienkārši noklikšķināt uz vajadzīgās vietas. Jūs varat noskaidrot, ka ventilāciju ievietoja kompānija XYZ, un jūs varat sazināties ar šo kompāniju un lūgt novērst trūkumus. Pēc tam, iespējams, tur ir paredzēts jaunas iekārtas piegādes laiks. Jūs varat rēķināties, ka tās būs, piemēram, 3 nedēļas. Un jūs jau varat cilvēkam, kurš ieradīsies šo trūkumu novērst, pateikt, ka, teiksim, istabas platība ir, teiksim, 10 kvadrātmetri, un cilvēks var sagatavot nepieciešamos remonta materiālus. Tad runa ir par efektivitāti. Programmatūras piegādātāji un cilvēki, kas strādā ar 3D modeļiem, viņi joprojām darbojās pēc zelta cilpas principa. Ko līdz jūs esat šajā sistēmā, ko līdz jūs sākat ar šo sistēmu strādāt, ja kaut kas noiet greizi, jūs maksājat. Vai mums ir vajadzīga standartizācija? Jā, protams. Mēs izveidojam kodēšanas sistēmu objektiem. Nīderlandieši teica, mēs neizgudrosim riteni no jauna, mēs tikai nedaudz pielabosim to, kas mums vajadzīgs. Taču, ja mēs runājam par jaunu situāciju, kurā vēl standarti nav izveidoti, jūs varat teikt, mēs sāksim ar darba grupas izveidi un izveidosim standartus. Taču standartu izveidei ir vajadzīgi 5 līdz 10 gadi. Un katra gada laikā, kamēr standartu nav, jūs zaudējat naudu. Tad, kad beidzot ir pieejami standarti un normas, jūs pārsteigumā konstatējat, ka neviens viņus vairs neizmanto. Atrunas, ka tas ir pārāk komplicēti, tas ir neiespējami. Tāpēc domājiet par to, kā izveidot savus standartus, savas organizācijas iekšienē. Vērojiet un sekojiet līdzi Eiropas Savienības vai ISO normatīviem, jo, ja kādu likumu nākotnē jūsu valdība ieviesīs, ir liela iespēja, ka šī norma jau būs paredzēta starptautiskajā likumdošanā. 3D aktīvu pārvaldība
Labais piemērs ir tāds, ka Nīderlandes valdība tērē 400 līdz 500 miljoni gadā. Taču problēma ir tā, ka tad, kad programma beidzot tiek piegādāta, prasības ir jau tik ļoti mainījušās laika gaitā, ka atdeve un rezultāta nav. Risinājums. Izmantojiet to, kas jums dos elastīgu pieeju, programmatūru, kur jūs varat pielāgot paši savām vajadzībām un kur atbilst tieši jūsu vajadzībām. Varat izmantot arī ļoti vienkāršu sistēmu, kura darbojās pēc principa izdejot no datiem, kuri jūsu rīcībā. Jūs to varat glabāt arī Excel programmā, jo tā ir visizmantotākā programma pasaulē. Visiem ir Excelis. Tad jūs varat mēģināt šos datus ievietot ļoti vienkāršos 3D moduļos. Mēs veidojam šādus māju projektus, kuros mēs ievedam datus, un tas maksā tikai 300 līdz 400 eiro. Protams, ja tas ir liels objekts un tajā nav 3D modulis, tad tas maksās daudz dārgāk. Taču, ja mēs runājam par māju vai par dzīvokli, šāds vienkāršais modelis var izmaksāt 300 līdz 400 eiro. Un jūs dabūjat informāciju par logiem, par griestiem, par objektiem, kas ir izmantoti un ievietoti šī projekta būvniecībā. Kā jau teicu, katrs strādā ar Exceli, kurā var ievadīt datus. Taču ir arī citas programmatūras, kuras nemaksā daudz, piemēram, Somu programma, kas maksā kādus 700 eiro un kur ir iespējams savienot ar 3D modeli. Un ir ļoti vienkārši pielietojumā. Tālāk, atsakieties no nevajadzīgas informācijas. Tad, kad jūs eksportējat 3D modelī, un jums ir kādi 80 atribūti vienam objektam, kurus iespējams nevajadzēs, mans ieteikums, metiet to ārā. Nepiesārņojiet savu datu bāzi ar nevajadzīgiem datiem. Tas palielinās jūsu sistēmas darbu un nedos rezultātu. Taču papildiniet modeli ar tiem datiem, kuri jums ir vajadzīgi. Mēs, piemēram, gribētu lietot īpašu kodēšanu, kas ir piemērota kaut kādai objektu grupai. Mans ieteikums lietojiet to, ko jums vajag. Jums ir jāveic datu inventarizāciju un savu vajadzību inventarizāciju. Ko līdz jums ir sistēma, kura jums darbojās, ir jābūt arī sistēmai, kura pārbauda, vai dati ir pareizi. Ja dati, piemēram, paliek nevajadzīgi vai viņi ir novecojuši, tad šos datus var izsviest, lai viņi neapgrūtina un neuzkarina jauno sistēmu. Vienmēr, kad jūs izveidojat sistēmu, mēģiniet nodrošināt datu augšupeju. Jūs varat domāt par citiem darbiniekiem jūsu organizācijā, kādā veidā jūs viņiem varētu palīdzēt ar saviem savāktiem datiem veikt viņu ikdienas pienākumus. Un kā jau es agrāk teicu, ir ļoti svarīga augstākās vadības komunikācija, lai viņi paziņotu, ko tieši viņi vēlās sasniegt. Ja jūsu doma vai pieeja netiek 100% atbalstīta, tad arī rezultāts nebūs, jo laiks un nauda tiks veltīgi izlietoti. Vai izmaksas ir pārāk augstas? Es domāju, ka nē. Es runāju ar kolēģiem, 10 000 objekti,
kuru ikgadējā uzturēšanas maksa ir 15 miljoni eiro. Šo pārvaldību veica kompānija, kur izmanto ļoti vienkāršu AFC modeli, un sākotnējā investīcija bija 250,000 eiro. Ar tās programmas palīdzību izdevās samazināt izmaksas par 10% pirmajos 18 mēnešos. Un līdz 2020. Gadam ir paredzēta izdevumu samazināšanās par 20%, plus ikgadējā programmas maksa samazinās uz 5,000 gadu laikā. Tā ir ļoti lēta programma, kuru izmantot. Uzturēšanas budžets, nolietojuma un amortizācijas budžets, kopējā izmaksu samazināšana pirmo 5 gadu laikā un tīrā vērtība, kas ir samazinājums mīnus nolietojums, tad 1,44 miljoni. Līdz ar to 5 gadu laikā jūs iegūstat 2 miljonu izmaksu samazinājumu. Es domāju, ka tas ir ļoti adekvāts risinājums. Jūs izvērtējat, cik jūs iegūtat, jūs izvērtējat, cik jūs nopelnat un par cik jūs varat samazināt savus izdevumus. Šis piemērs, kas pat netika izmantots BIM modelī, tā bija vienkārši Amerikas bankas Ņujorkas ēkas celtniecība. Amerikas banka nolēma veltīt resursus un izveidot ēku, kura būtu ekoloģiski videi draudzīga, ar stikla konstrukcijām, kura savāktu notekūdeņus, izmantotu dabīgo ventilāciju. Un dzesēšana notiek balstīta uz milzīgu ledus gabalu, kas ir novietots pagrabā, un tiek laika pa laikam apmainīts. 7 gadu laikā viņiem ir izdevies atpelnīt papildus ieguldījumus. Un nākamo gadu laikā viņiem uzturēšanas izmaksas samazinājušās par 8 miljoniem gadā. Tas ir 20 miljonu projekts, kura atdeve ir izskaitļojama procentuāli. Trešais piemērs – lielveikalu tīkls Nīderlandē. Kur viņiem ir apmēram 600 veikalu ķēdē. Tika izveidots 3D modelis. Viņi gan neizmanto tik daudz tehnoloģijas, kā es varbūt cerētu, taču viņi paredz 28 līdz 29 miljonus ietaupījumus gadā pēc ieviešanas. Slimnīca, par kur es jau runāju, viņi investēja 5,000 eiro. Un balstoties uz datiem, kas bija pieejami pirms un pēc, pārbaudiet, vai jums ir nepieciešams izsūkt un tīrīt grīdas tiešām katru dienu. Un, piemēram, logi austrumu pusē, viņiem bija mazāk saskari ar lietus un nokrišņiem, un viņus varēja tīrīt tikai reiz 2 mēnešos. Šādā veidā, analizējot uzturēšanas izmaksas, viņiem izdevās iekonomēt 16,000 gadā. Un pārskatot grīdu tīrīšanas programmu, izdevās ekonomēt izmaksas par 31,5 tūkstošiem gadā.
Šis ir projekts, kurš izgāzās, lai gan projekta sākumā bija diezgan daudz ieguldīts enerģijas un bija paredzēts, ka projekts būs virzīts 3D modeļa veidā. Vienā brīdī izrādījās, ka vadītāja zināšanas par to, kā vadīt šādu projektu, ir diezgan limitētas. Līdz ar to viņš nenovērtēja, cik svarīgi ir dot iesaistītajām pusēm pieeju šim te 3D informācijai. Viņš paredzēja, ka katrs varēs iet un mainīt savā modelī un ievadīt informāciju un mainīt visu modeli procesa gaitā. Taču es viņu brīdināju, ka dodot pārāk lielu pieeju dažādām pusēm, var rasties kļūdas programmā. Kāds var netīšām izdēst informāciju, piemēram, informāciju par logu būvēšanu vai par durvīm. Un tas ir riska faktors. Pārāk daudz programmas labotāji var projektu sabojāt. Visi šie cilvēki, kas iedarbojās uz procesu, vienā brīdī sāka aizsargāt paši savas intereses, tas ir vēl viens riska faktors. Viņi mēģināja nosargāt savu biznesu jomu, savus ienākumus. Bez tam vēl viena kļūda, ko pieļāva projekta menedžers, viņš neiedziļinājās visās prasībās pietiekami. Visbeidzot, tika nolīgta inženieru firma, kas vadīja projektu viņa vietā. Taču arī viņi darbojās pēc zelta cilpas principu, ko līdz tu esi iesaistīts procesā, tu tikai maksā par katru nākamo soli. Un, ja jūs atsakaties maksāt, jūs nesaņemat vajadzīgos datus vai vajadzīgo informāciju. Un tika radīti ļoti daudz 3D modeļi. Katrs no viņiem maksāja 8000, iedomājieties 8000 papildus katram dzīvoklim vai katrai palātai. Tas palielināja darba apjomu un sadārdzināja izmaksas. Ko mēs no tā varam mācīties? Apzinieties datus, kas ir jūsu rīcībā, un piesaistiet to konkrētiem objektiem. Izveidojot sistēmu, kurā datus var novadīt tiem cilvēkiem maksimālā apjomā, kam šie dati ir vajadzīgi. Nosakiet un papildiniet trūkstošos datus, un galvenais, nemēģiniet visu sasniegt pirmajā dienā. Kā jau es teicu, ja mērķi ir pārāk augsti, tie kādreiz izgāžās pašos pirmsākumos. Reiķinieties ar to, ka izmaksu samazinājums būs maksimums 1:10. Plānojiet ilgtermiņā visu produktu dzīves ciklu un nemēģiniet visu sasniegt uzreiz. Tātad, kā piemēram šajā sociālo māju projektā, izvēlēties, kādi būs rezultāti, ko jūs sasniegsiet. Pirmajā projekta trešdaļā, kādi būs rezultāti otrajā trešdaļā.
Tātad kā ar apkārtējo vidi? Es gan esmu jau pārunājis to, kas šeit ir minēts, tāpēc pāriešu pie nākamā slaida. Tika veikts pētījums, kurā mēs redzam, ka 50% no CO2 izmešiem ir saistīti ar transportu, 40% no izmešiem rada būvniecība un ēku pārvaldība. Ja mēs izmantojam projekta dzīves cikla pārvaldes programmu un 3D programmu, mēs varam jau plānot un samazināt izmešus. Prezentācija noteikti būs pieejama pie organizatoriem. Šeit jūs varat apstīt potenciālās problēmas un kādus risinājumus viņām piemērot. Izlasiet to brīvajā brīdī. Kā jau es teicu, vienā brīdī visi kļūst par lieliem ekspertiem 3D pārvaldības modelī, taču paturiet prātā, ļoti daudzi ir veci programmatūras risinājumi. Parakstiet kontraktu un sekojiet līdzi, lai prasības tiktu izpildītas. Lielbritānijā bija sistēma pirms 8 gadiem. Lielbritānija tajā brīdī bija trešās pasaules valsts, ja tā var teikt, produktu pārvaldības jomā. Tika izveidota ļoti vienkārša sistēma, ņemot vērā to, lai būvniecības kompānijas varētu pielāgot savu darbu šai programmai. Un tā rezultātā izmaksas izdevās samazināt par 33%, laika patēriņu par 50% un oglekļa izmešus par 50% atsevišķās jomās. Protams, tad, kad jūs kā pārvaldnieki nodarbojaties ar ēkas pārvaldību, un kad jūs, piemēram, pilnvarojat arhitektu, precizējiet, ka visi dati, kas ir 3D modelī, ir jūsu. Jums pieder īpašumtiesības uz datiem. Ko līdz arhitekts savu darbu ir padarījis, viņš jums atdod atpakaļ modeli, dati pieder jums. Tad vēl nedaudz 10 minūtes man laika. Šī ir diezgan svarīga informācija, bet es gribētu lūgt jūs iedziļināties varbūt pēc prezentācijas tajā, ja jums ir jautājumi, palūdziet Erikam, viņš noteikti jums nosūtīs prezentāciju. Visbeidzot, šī ir šī ir diagramma, par kuru es runāju, izmaksas vecās un jaunās. Paldies par jūsu uzmanību.